Saķēra sirdi, spiediens lēkā, krūtīs spiež, sirds niķojas, aizdusa. Daudziem, kam problēmas ar sirdi, pazīstami šīs sajūtas. Daudz ieradušies uz konsultāciju pie kardiologa, sāk nopietni aizdomāties par savu sirdi un domāt, ko varētu darīt, lai to stiprinātu. Pārliecināties mēs varam ļoti daudzos veidos. Pirmām kārtām rūpīgi iztaujājot to pacientu, jo ar sāpēm sirdī var izpausties ne tikai sirds slimības, var izpausties arī citas slimības. Bet šeit situācija cilvēki atnāk ar tādu zināmu baļu sajūtu. Viņam ir sāpes sirdī. Un tagad jātiek skaidrībā, vai tā ir sirds vai tā nav sirds. Priekš tām ir, protams, arī izmeklēšanas metodas, kas mums palīdz, bet finālā mēs nevaram pierādīt nevienu no sirds vai ārpus sirds slimībām ar tādu sāpju izpausmi sirds rajonā, tad cilvēks no vienas puses viņš priecājās, ka nekādi dzīvībai draudi viņam nedraud, bet zināmā mērā viņiem paliek jautājums, ko tad darīt, ja es visas tās sūdzības toties izjūtu, vai ir kaut kāds palīdzības veids, ko man tā kā varētu sniegt. Izrādās ar sūdzībām par sirds sāpēm, paaugstinātu asinsspiedienu pie kardiologiem vēršas arvien jaunāki cilvēki. Pēc ambulatoras prakses varu teikt tā, ka mums ir krietni palika jaunāks vecums hipertenzijas pacientiem, kas ir pamata sirds problēmām. Ja arteriāla hipertenzija grūti pateikt, vai uztver pareizi vai neuztver pareizi, bet visas katastrofas, kas attiecās uz sirds, uz galvas smadzenēm, uz, teiksim, artērijām, pamatā ir arteriāla hipertensija. No tā viss sākās. Sirds problēma attīstība ved nekas cits kā divas lietas – asinsvadu lūmeni sašaurināšanās un aizsprostošanās. Šie divi draudīgie faktori veido visu klimatu, kas ar laiku noved pie nepatīkamām sekām – infarkta, insulta, stenokardijas lēkumēm, sirds apstāšanās. Cīņa notiek par to, lai asinsvadi neaizveras un nenosprostojas. Pie tā noved principā trīs galvenie tādi patoloģiskie mehānismi, kurus var minēt atsevišķi. Pirmais, tas ir paaugstinātais asinsspiediens, kas tiešām sašaurina to asinsvada lumenu un paaugstina uz sirdi slodzi. Dažos gadījumos pie īpaši liela stresa, teiksim, emocionālas slodzes, notiek asinsvada spazma, un asinsvads aizveras pilnīgi. Tas ir pirmā problēma, kas rodas sirds asinsvada veselībā. Otrā problēma, tas ir plaši dzirdēts holesterīns. Holesterīns dara visu kaiti ar to, ka viņš noslaņojas uz asinsvadu iekšējām sieniņām, ar laiku notiek aug izaugumi, jeb holesterīna pangas, un pie tām pangām pielip gan trombocīti, un arī notiek tāda sava veida korceja izveidošanas asinsvada iekšā. Tas arī aizver asinsvadu pēc kāda laika, aizsprosto, un asins nevar normāli faktiski plūst pa to asinsvadu. Un trešā problēma, kas ir sirds asinsvados, te ir trombu izveidošanas, asins sabiezēšanas, tā varētu pateikt, kas noved pie tromba izveidošanas. Un trombs arī savukārt kaut kur aizsprosto asinsvādu, un līdz ar to veidojas korcis savu veidu. Parasti visas šīs problēmas organismā norit pakāpeniski un līdz zināmam laikam cilvēkam nemanāmi. Tomēr pirmie simptomi, kur norāda uz sirds asinsvadu sistēmas veselības pasliktināšanos, ir maza fiziskā izturība un aizdus sākšanās pie minimālas fiziskas slodzes. Protams, tāda radītāja kā paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts holesterīna līmenis, liekais svars norāda, ka agri vai vēlu sāksies problēmas ar sirds asinsrites sistēmu. Tāpēc par sirds veselību jāsāk domāt saulaicīgi. Mēs iesakam mainīt dzīvesveidu, jo it sevišķi tagad lielāka daļa no pacientiem cieši no stresiem. Jūs visi redzat, cik cilvēks tagad strādā, it sevišķi, teiksim, mūsu valsti. Vislielāks stundu patēriņš, kas cilvēks atrodas darbos, ir, diemžēl, Eiropa mūsu valsti. Un vismazāk brīvdienu skaits.
stipras emocionālas slodzes laika, ja, notiek asinsvada spazmēšanas. Ja, un ja tas notiek, teiksim, ar sirds koronāro asinsvadu, ja, tad notiek infarkts, ja, un pēkšņa nāve, principā, var iestāties, ja, nepaspējas ātrā palīdzība, ja, un tas arī ir tas, teiksim, kas izraisa, kāpēc arī sirds slimības paliek jaunākas, ja, jo mūsdienu jauniem cilvēkiem stress ir pilns, ja, visa dzīve ir stress, ja, bet, diemžēl, teiksim, tā ir. Šis būtu piemērots brīdis, lai atgādinātu par daudzām lietām, ko nepieciešams darīt, lai sāktu nostiprināt savu sirdi. Atmest smēķēšanu, normalizēt ēšanu, kontrolēt svaru un nodarboties ar sportu. Noteikti un nemaza loma sirds un asinsrites sistēmas veselības nostiprināšanā spēlē saulaicīgās sirds vitamīnu lietošana. Vitamīni tiešām ir ļoti daudz un dažādi. Ja? Cits jautājums, ko mēs ar tiem vitamīniem gribam panākt. Vai tam cilvēkam ir problēma tieši asinsritē iespējama, vai tas ir vairāk tā kā uz emocijas fonā, ja izraisīti visi tie iespējamie ritma traucējumi un pārsitieni. Un vai tam cilvēkam viņš grib kaut ko tādu naturālu un dabīgu cīņā ar holesterīnu, jo ne visiem cilvēkiem izdodās tikai ar to dietas palīdzību to līmeni sasniegt, bet arī attiecīgi nebūtu nav tā, ka ļoti liela daļa cilvēku ir ļoti priecīgi nozīmēt viņiem klasiskus pret holesterīnu medikamentus. Mēs pastāstīsim par jaunu, dabisku kombinētu līdzekli sirds asinsvadu sistēmas nostiprināšanai – Valeronu. Valerona sastāvā ietilpst vitamīni, neaizvietojamās aminoskābes, bioloģiski aktīvās vielas un ārstniecības auga ekstrakti, kur uzlabo sirdsdarbību un nostiprina asinsvadus, sekmē sirdsdarbību un piešķir spēku un veselību sirds asinsvadu sistēmai. Tas ir jauns preparāts, kas savā sastāvā ir apvienojis daudzas lietas, kas dara ļoti labu darbu sirds asinsvadu sistēmas veselībai. Ja? Tur ir gan ekstrakti, tur ir 2 minerālu vielas, vitamīns E un aminoskābes. Ja? No ekstraktiem, protams, ir baldriāna un vilkābeles ekstrakts. Tas ir kā, teiksim, sen jau izmanto sirds pilienus šos ekstraktus, lai pie, teiksim, stresa, pie emocionālās slodzes, sirds pilienus bieži vien cilvēks iedzer, lai nedaudz atvieglotu sirdsdarbību, jo pie stresa pātrinās sirdsdarbība vairākiem cilvēkiem, un lai nomierinātu sirdi, jāiedzer, teiksim, baldriānu vai un vilkābeles ekstraktu. Šie 2 ekstrakti Valerona sastāvā ir, un viņi tiešām palīdz regulēt sirdsdarbību, teiksim, stresa un emocionālās slodzes laikā. Tad ir zaļas tējas ekstrakts, kas vispār kopumā uz organismu atstāja ļoti pozitīvu iespaidu, jo zaļa tēja satur antioksidantus, satur flavonoīdus, kas stiprina, teiksim, vispār asinsvadus. Tad ir Valerona sastāvā ir ķiploku ekstrakts. Un ķiploku ekstrakts ir tas, kas cīnās ar to holesterīnu, kas cenšas viņu mazināt, veicina to samazināšanu, cenšas ierobežot to nogulsnēšanos uz asinsvādiem, un tā varētu pateikt tīra asinsvādus. Un tad, protams, arī ginko bilobas ekstrakts. Ginko biloba ir tas, kas uzlabo asinsrīti, plūsmu asinsvādus vienmērīgu, lai tā būtu pilnvērtīga visur. Varētu pateikt, ka nedaudz sašķidrina to asins, lai viņai vieglāk būtu plūst pa asinsvādiem, un to dara ginko biloba. Valerona sastāvā ir arī L-karnitīns. Tas pārvērš omega-3 un citas taukskābes enerģijā sirdī. Savukārt L-arginīns veicina sirds koronāro asinsvadu paplašināšanos un palīdz uzpildīt sirdi ar skābekli. Taurīns uzlabo vielmaiņu sirds šūnās, veicinot to pareizu darbību. Kalijs un magnīns nodrošina stabilu sirds ritmu un regulē sirds saraušanās spēku. Rutīns un kvercetīns tonizē un stiprina asinsvadu sieniņas, savukārt koenzīms ražo enerģiju sirdī. Ļoti svarīgi, tas ir viss, kas ir vajadzīgs enerģijas ražošanai sirds miokarda šūniņā. Gan tās koenzīms, gan visas aizvietojamas un daļēji neaizvietojamas un daļēji neaizvietojamās aminoskābes, kas mums nosaka arī oksidēšanos, aizkavēšanos sirds šūniņā. Tas ir ļoti būtiski. Respektīvi,
visas sastāvdaļas, kas varētu ietekmēt sirds elektriska impulsa rašanos sirdī, ja, sirds nervu sistēmas nomierināšanai, ja, holesterīna līmeņa samazināšanai, spiediena regulācijai, ja, kā arī asinsrītes uzlabošanai un enerģijas veidošanos miokārda šūniņā. Ja. Šeit preparātā viss ir savienots kopā, ja, un, protams, tam cilvēkam būs ļoti tāda daudzpusīga iedarbība, un viņam nevajadzēs varbūt ēnt uz vairākus produktus, ja, bet viņš to visu varēs saņemt vienā preparātā. Atcerieties, stipra sirds pagarina dzīvi. Valerona padarīs jūsu sirdi stipru. Pērciet Valeronu aptiekās, bet, par cik tas ir jauns produkts, aptiekās tas vēl nebūs uzreiz pieejams. Tāpēc ir jāpaprasa farmaceitam to pasūtīt, un tas būs pieejams jau aptiekā nākošajā dienā. Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā www.valeron.lv.